Nākamais šīs dienas jautājums. Man dzīvē neveicas ar attiecību izveidošanu. Es kā magnēts pievelku tā sauktos sliktos puišus. Visi ir līdzīgi, vai nu alkoholiķi, vai viņiem ir problēmas ar darbu un naudu. Kas man kaiš? Vai viņi spoguļo mani? Es gan nedzeru, un darbs arī man ir. Inita. Inita, pirmkārt, viņi jūs nespoguļo. Jūs pati sakāt, ka nedzerat, un darbs arī jums ir. Taču viņi parāda jūsu problēmas cēloni un galvenais to, ka jums ar šo problēmu ir jāsāk risināt. Ja situācija atkārtojas vairāk nekā 2 reizes, tad tā ir droša zīme, ka tas ir karmiski. Un ka jums diezgan pamatīgi ir jāsāk strādāt ar karmu, citādi jūsu attiecības attiecību tēma tikai un vienīgi pasliktināsies. Un visi nākamie vīrieši visticamāk būs tieši tādi pat, tikai viņi būs vēl problemātiskāki un jums radīs arvien sāpīgākas situācijas. Un tas turpināsies tik ilgi, līdz jūs sāksiet strādāt ar šo problēmu. Tā, diemžēl, darbojas karmas likums. Diemžēl ar prātu, analīzi vai citu cilvēku palīdzību to nevar atrisināt, lai kā mēs to gribētu. Izbeigt to varat tikai jūs pati, atstrādājot karmiski. Tātad ieraugot cēloni, kas visticamāk nav šī dzīvē, saprotot iemeslu un tad atstrādājot karmiski šo situāciju. Atstrādājot situāciju, jums mainīsies emocijas mainīs jūsu dzīvi, jūsu attiecību situāciju. Cita varianta vienkārši nav, tāda ir mana 30 gadu ilgā darba pieredze. Bet labā ziņa ir tāda, arī jūs to varat izdarīt, jo jūs jau sākat par to domāt, un tātad tas jau ir pirmais solis uz izmaiņām.